Jau 3. gadu pēc kārtas Varakļānu novadā tiek svinēti novada svētki. Pagastos un pilsētā notiek dažādas radošas sportiskas aktivitātes, koncerti, izstādes, teātris un, protams, balle. Padomās tiek par katru novadu iedzīvotāju, lai radītu tam patīkamu nedēļas nogali. Gribētu teikt visiem priecīgus svētkus šodien un novēlēt izjust to, ka mēs esam novadā, saglabāt savu identitāti un cīnīties un nemeklēt neko labāku citur, bet veidot šeit to pašu labāko. Šodien mēs jau 3. gadu pēc kārtas svinam Varakļānu novada svētkus visas nedēļas nogales garumā. Vakar Mūrmastienes kultūras centrā bija radošā darbdiena bērniem ar dažām radošajām aktivitātēm. Pēc tam vakarā iedzīvotāji varēja baudīt koncertu Dāvida dziesmas un Liliju izstādes Tirnienes baznīcā. Šorīt no paša rīta sākām jau ar sportiskajām aktivitātēm vidusskolas stadionā, un te pirms neilga mirkļa arī apbalvojam gan sportisko aktivitāšu laureātus, gan arī konkursa Varakļānu novada sakoptākā sēta 2013 laureātus. Un šobrīd fonā mēs redzam izrādi naudas koks pēc Vizmas Belševicas Dūlās Paulīnes motīviem. Nesēdi tur, cik reiz man tev jāsaka. Man, ja es būšu ar baltu zīdas drapējumu, un es gulēšu kā tāda baronese, un tas kungs mani sauks, vai viņi sauks? Šodien mums ir Varakļānu novada svētki. Tas ir tāds atskaites punkts katru gadu, kad mēs apskatāmies, ko esam izdarījuši iepriekšējā periodā, nospraužam jaunus plānus, izvērtējam novada sakoptību. Tā šoreiz, atšķirībā no citiem gadiem, mēs vērtējam arī tos, kuri nebija pieteikušies. Komisija brauca, varbūt pie kāda pat nebija iegājuši mājā, bet redzot apkārtni un izvērtējot to, ņemiet par labu un skatieties un cīnieties un centieties citreiz, lai arī jūsu māja būtu tā, kuru pamana pat nepietiek. Ir ieviesusies laba tradīcija izvērtēt un apbalvot sakoptākos īpašumus, un to mēs arī darām un mudinam visus uz sakoptāku dzīvi mūsu novadā. Sakoptākā individuālā māja Mūrmastienes ciemā, un tā ir mājas Jāņa sēta īpašnieki. Lūdzu, tiek aicināti. Visi padarītie darbi ir ilglaicīgs process, tas gluži nesāks vienā gadā un nebeidzas vienā gadā, bet daudz kas ir iesākts un turpinās. Un mēs no pašvaldības puses darām visu, lai sakārtot infrastruktūru, lai pie mums būtu patīkami dzīvot cilvēkiem, iebraukt garām braucējiem un apmesties šeit un apskatīt mūsu objektus, kultūrvēsturiskos objektus, un kā arī pilsētu un novada teritoriju. Vakarā turpināsim ar novada svētku ballīti. Un rīt svētkus noslēgsim ar ļoti skaistu pasākumu sudraba karotīšu svētkiem, kur pašvaldība dāvinās sudraba karotītes 2012. gadā dzimušajiem bērniņiem. Un pēc tam 17. augustā mēs tiksimies arī Varakļānu pilsētas svētkos. 17. augustā Varakļānos būs plašs pasākums Ziedi un mūzika Varakļānos. Pasākuma ietvaros jau no rīta agri, kaut kur ap 9 būs skatāma ziedu instalācijas Varakļānu pilsētā. Un to visu dienu iedimdinās un ieskandinās tāds visai pilsētai būs labrīts, kad Varakļānu lapsa pamosta šajā dienā iziet pastaigāt pa pilsētu, apskatās, kas viss ir smukas, sakopts. Un tad dienas garumā notiek tādi pasākumi. Kultūras namā skatāmas izstādes, kur varēs arī uzkavēties brīvajā laikā. Dienas vidū ir kapu svētki, un vakarā visus aicinām uz estrādi, kur maziem un lieliem vakarā būs izrāde, ko piedāvā pārsteiguma tēli, un viņi rādīs oranžās mājas notikumus. Vēl arī būs dziedošās ģimenes priecēs ar saviem priekšnesumiem, un vakarā lustīga balle. Kā mīļa tradīcija, jau vairākus gadus novadā tiek svinēt arī sudraba karotītes svētki, kur iepriekšējā gadā dzimušajiem Varakļānu novada mazuļiem tiek dāvātas ar katru vārdu gravētas sudraba karotītes. Šodien bija īpaša diena, jo paši jaunākie novada iedzīvotāji saņēma sudraba karotīti. Šī tradīcija mūsu novadā jau ir 4. gadu. 3. gadu pēc kārtas tā notiek Varakļānu pilī, kad sapulcējas vismazākie novada bērniņi.
mazākie iedzīvotāji. Mums ir patiesas prieks jau 3. gadu šeit, Varakļānu pilī, tikties ar mūsu novada jaunajām ģimenēm un pašiem mazākajiem mūsu novada bērniņiem. Starp dzīvības zvaigznēm daudzām, arī tavējā mirdz. To sargās no pasaules vējiem vecāku mīlošā sirds. Bērni mūsu ģimenēs ir pat lielākā bagātība. Ģimenēs, novadā, valstī. Un lai mums izdodas šiem bērniem un pārējiem nodrošināt laimīgas ģimenes, sakārtotu novadu, sakārtotu valsti. Un lai šie bērni nebūtu jaunākie jūsu ģimenēs. Šajā dienā viņi jau sajūt savu piederību mūsu novadam, Varakļānu novadam, un visi klātesošie redz mūsu mazākos bērniņus. No rīta, kad atveru astiņas, es visiem izdavu pučiņas, uz mammiņas mīra vaiga, pučiņas salda un maiga. Patīkamas, sirsnīgas. Jo mums ir 2 karotītes ģimenē, 2 mazbērniem. Jā, puikas? Puču kābitīte pīnas, pučiņas. Vispārīgi sirsnīgi, patīkami saņemt. Pirmā karotīte. Nu, jauki. Patika? Santi, tev karotīte arī patika, ko? Santim ir karote, viņš ir sajūsmā par savu karoti beidzot. Patika mums, ko? Jā, mēs gaidījām veselu gadu. Ļoti patīkami, prieks, ka Varakļāniem ir tāda iespēja, kad bērniņus lutina mums, jo ļoti ilgu laiku nekas nenotika, un tagad ir ļoti forši jau abām 2 meitiņām. Mums ir tikušas sudraba karotītes. Liels prieks! Tad, kad es lielā būšu, tu puču vairs nedabūsi. Puču pučiņas, daba visi liels vai maz. Mīļas saldas maziņas, pučiņas. Šo karotīti mazais varakļānietis var uzskatīt kā simbolisku apliecinājumu par piederību novadam un mudinājumu brašāk ēst, lai drīzāk augtu liels un būtu atbalsts savam novadam.